sieva zāģē, tas ir labi. Zini, kāpēc? Pirmkārt, viņa vēl tic tev un jūsu attiecībām. Ja sievietei būtu vienalga, viņa klusētu. Zāģēšana nozīmē, ka viņa tic tavam potenciālam. Viņa redz tevī potenciālu, ka tu vari kļūt par to vīrieti, uz kuru viņa var paļauties. Tā ir tāda cerības forma. Otrkārt, viņa vēlas drošību. Katra sieviete vēlas drošību. Ko vīrietis rada tad, kad viņš pieaug. Sieviete zāģē, jo jūtas nedroši, pamesta emocionāli un praktiski. Viņa tikai cenšas ar vārdiem piepildīt to tukšumu, ko vīrietis nav aizpildījis ar rīcību. Tātad viņa zāģēšana atklāja vīrietiem to, kuru vīrietim ir iespēja kļūt stiprākam. Tā ir iespēja vīrietim kļūt atbildīgākam. Tā ir iespēja attīstīties vīrietim. Zāģēšana parāda to, ka sieviete jūtas nesadzirdēta. Viņa nejūtas aprūpēta un arī cienīta. Ja vīrietis spēj to uzklausīt bez aizvainojuma, bez aizsardzības, viņš var ieiet savā spēkā, uzņemties vadību un kļūt par īstu ģimenes balstu. Ceturtais ir, ka viņa vēl grib būt ar tevi. Sieviete zāģē tikai tad, ja viņa vēl grib, lai šīs attiecības strādā. Tas nav naids, tas ir neapzināts mēģinājums pamodināt vīrieti, pirms viņš nolaiž rokas. Zāģēšana nozīmē vēlmi glābt attiecības. Zāģēšana arī norāda to, ka viņa vēl nav pārņēmusi vīrieša lomu uz sevi. Ja viņa zāģē, tad viņa vēl cer, ka tu uzņemsies savu lomu. Brīdī, kad viņa pārņem kontroli un vairs negaida no tevis neko, vīrieša loma ir sabrukusi un attiecības sāk brukt. Tātad zāģēšana, pat haotiska, ir zīme, ka līdzsvars vēl ir iespējams. Neskaties uz to kā uzbrukumu. Skaties uz to kā uz uzaicinājumu augt.